Labdien, mani sauc Irīna, es strādāju komunikāciju jomā, un tieši tāpēc šodien mūsu galvenā sarunas tēma ir par komunikācijām, par sociālajiem mēdījiem, kā mūsdienu galveno komunikāciju platformu. Uz sarunu esmu aicinājusi Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas Sustento valdes priekšsēdētāju Guntu Anču, kas ir eksperts cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzības jautājumos jau vairāk kā 20 gadus, un gribam parunāt par to, kā tad sociālajie mēdīji var palīdzēt mazināt stereotipus, ja mēs runājam par cilvēkiem ar invaliditāti, cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību. Īpaši svarīgi jau būtu šos stereotipus mazināt jaunākās paaudzes cilvēku vidū. Bet, Gunta, jautājums ir tāds. Kādas ir sociālo mediju priekšrocības invaliditātes tēmas aktualizēšanā? Tev noteikti ir pieredze. Jā, man noteikti ir pieredze, jo, kā jau pareizi teici, strādāju vairāk nekā 20 gadus, bet, protams, sociālajie mediji parādījušies tikai pēdējos gados. Un tad tie ir īpaši aktīvi. Man šķiet ir vairākas lietas, kuras ir ārkārtīgi svarīgas. Runāju par sociālajiem medijiem un par to, kā tie varētu palīdzēt tēmu aktualizēt. Pirmkārt, tas sociālajie mediji palīdz sasniegt ļoti dažādas un ļoti daudzveidīgas grupas. Mēs nonākam pie tiem cilvēkiem, kuri varbūt nekad neklausās radio, nekad neskatās televīziju, bet viņai ir Facebooks. Un tad šajā Facebookā vai varbūt Instagramā viņi pieprasa ierauga kādu ziņu, kas ir saistīta ar invaliditāti, un šī ziņa vienkārši viņiem aizķeras. Tas arī veido tādu kā diskusiju un miedarbību. Un reizēm var pat gadīties tā, ka kāda ziņa, kas šķiet izraisa pat varbūt nepatiku vai varbūt nesapratni, tomēr veido tik aktīvu diskusiju, ka beigās ļoti daudz cilvēki par to ir dzirdējuši un atcerās. Un arī tā veidojas šī te sapratne un galvenais zināšana, ka kaut kas tāds notiek sabiedrībā. Un, protams, ļoti nozīmīgi ir arī personīgie stāsti. Stāsti, kad cilvēki ar invaliditāti runā paši par sevi. Par savām ikdienas problēmām, varbūt par ļoti vienkārši kaut kur tiku iekšā, kaut kur netiku iekšā. Kaut ko sapratu vai kaut ko nesapratu, kaut ko varēju izlasīt vai kaut ko nevarēju izlasīt. Un, protams, ir jādomā par to, kādi ir šie materiāli. Es sākumā teicu, kad aizķeras tā doma, bet ir jāsaprot, ka acs un doma aizķeras tad, ja šie materiāli ir vizuāli interesanti, ja tie ir kāda odziņa, ja cilvēkam gribas kaut ko paturpināt vai vēl labāk gribas kādam pārsūtīt. Tad, manuprāt, tas darbojas pilnīgi ideāli. Droši vien viena no sociālo mēdīju priekšrocībām ir arī tā, ka tā ļauj ļoti ātri komunicēt savstarpēji. Jā, protams, tā nav avīze, kas bija jāgaida nākamajā dienā, tas nav žurnāls, ko mums reizēm vajadzēja gaidīt mēnesi, kamēr tas nonāk pie lasītāji. Tas ir kaut kas, kas atnāk ļoti ātri, minūtes laikā, skaties, tu ieraksti un jau pēc minūtes, varbūt 2, tie ir kāda atsauksme un diskusija var turpināties. Jā, bet kā ir īsti ar sociālo mediju kampaņām? Vai arī tās var būt efektīvas un tās tiešām var palīdzēt pārvarēt stereotipus? Jo patiesībā dažreiz man liekas, ka sociālajie mediji tieši rada stereotipus. Jā, es domāju, ka ļoti dažādi. Un sociālajie mediji var būt gan pozitīvi, tad, ja mēs mākam viņus izmantot. Gan arī negatīvi, tad, ja mēs varbūt nemākam tos izmantot. Un te ir viens tāds piemērs no dzīves, ko man ļoti gribas pastāstīt. Pirms gadiem, es teiktu 6, jau diezgan sen, CSDD veidoja kampaņu, sociālo mediju kampaņu un kampaņu kopumā par to, kā alkohols dzeršana var ietekmēt cilvēku. Un kampaņas sauklis bija dzer, brauc, pievienojies. Un tajā brīdī, kad skanēja vārds pievienojies, parādījās cilvēku ratiņkrēslā. Un it kā doma bija ļoti vienkārši, tajā brīdī, kad tu vari braukt
dzēts pie stūres, tas varētu rezultēties ar invaliditāti. Ar tādu ļoti pašsaprotamu traumu kā invaliditāte ratiņkrēslā. Un izrādījās pilnīgi pretēji. Izrādījās, ka šī sociālo mēdīju kampaņa veidoja sajūtu, ka visi cilvēki, kuri ir ratiņkrēslā, ir cērāji. Es pazinu vairākus puišus ratiņkrēslā, kuri teica, ka pēc šīs kampaņas pie viņiem nāca klāt uz ielas pat sveši cilvēku un teica, tu dzēri. Tādēļ tu esi ratiņkrēslā. Un tā it kā ļoti labi gribēta kampaņa, it kā ļoti laba doma, noveda pie situācijas, ka mēs izveidojām stereotipu, ka cilvēki ratiņkrēslā visi ir dzērāji, jo nekā savādāk jau ratiņkrēslā nonākt nevar. Tad kādi ir tavi ieteikumi tiem, kas nākotnē plāno veidot sociālo mēdīju kampaņas un tieši aspektā par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību iekļaušanu sabiedrībā? Ieteikumi ir vairāki, bet es domāju par svarīgākajiem no tiem. Pirmkārt, es domāju, ļoti svarīgi runāt par pozitīvajām lietām. Izmantot pozitīvos stāstus, jo vai kā mums šķiet, ka sabiedrība zina un saprot invaliditātes jautājumus, ļoti bieži mēs saskaramies ar to, ka sabiedrība cilvēku ar invaliditāti ir vairāk redz kā nevarīgu, vairāk redz kā slimnieku, vairāk redz kā pacientu, un tas bieži noved pie tās situācijas, kad debudējas saka, ka es ieņemšu darbā tādu cilvēku, ja viņš jau visu laiku slimos. Un man nevajag darbinieku, kas a priori sēž pie daktora un neko nedara. Tāpēc ir svarīgi veidot šo te pozitīvo skatījumu un nedot Dievs runāt par žēlumu vai par tādu komunikāciju, kas veido žēlumu. Otrakārt, kas, manuprāt, vēl ir ļoti svarīgi, lai tas tomēr nav kampaņveidīgi. Jo ļoti bieži gadījās tā, ka mums, piemēram, ir projekts, projektā ir kampaņa, mēs palaižām kampaņu, projekts beidzās, kampaņa beidzās, viss beidzās, un organizācija, kura varbūt pat sevi ļoti labi parādījusi, ar šo kampaņu viss ir beigusi, jo vienkārši nav naudas. Tāpēc ir jādomā, kā to varētu turpināt un darīt maksimāli tomēr ilgstošāk, visu laiku sniedzot kaut kādus vēstījumus, visu laiku pasakot kaut ko no tā, ko tu reāli vēlies pateikt tajā situācijā. Un vēl ārkārtīgi būtiski ir domāt par to, kāda ir ticamība tajā kampaņai. Un ticamība visvairāk mēs, protams, varam sasniegt tikai tad, ja mēs runājam ar pašiem cilvēkiem. Jo var jau būt tā, ka viens iznāk ārā un saka, kā tagad es jums pastāstīšu par Jānīti, rīt es jums pastāstīšu par Anniņu, un parīt par vēl kaut ko, jā, tā ir taisnība, tu var nakt un stāstīt. Un reizēm droši vien, ka tas pat ir ļoti noderīgi, bet tāpat laikā ļoti, ļoti, ļoti svarīgi atcerēties, ka tajās situācijās, kad cilvēki paši ir gatavi par sevi runāt, tas skan pilnīgi savādāk, un tas arī iedarbojās daudz labāk. Un šī ir tā vieta, kur mēs varam aicināt cilvēkus, kur mēs varam likt viņiem iesaistīties, lūgt iesaistīties, kur mēs varam ļaut runāt par kaut kādiem savas dzīves progresu sportā, varbūt radošajās kaut kādos aspektos, varbūt mākslā, varbūt dzērēšanā, varbūt jebkur citur, jo man šķiet svarīgākais, ko mēs vēlamies parādīt un kas ir vajadzīgs, lai cilvēki redzētu, ka cilvēki ar invaliditāti spēj visu to pašu. Visu to pašu un piedāvām, lai būtu tā sajūta, ka viņi nav žēlojami, bet ir spējīgi arī strādāt darbu. Vai ir svarīgi aicināt līderus šīs te sociālās kampaņas vadīt, inicēt un iesaistīties? Noteikti. Jā, līderi ir ļoti svarīgi. Līderus ir jāaicina, bet es gribētu teikt, ir vēl svarīgāk. Līderis ir jāaudzina. Tāpēc, kad katrā vietā, katrs jauns līderis ir tas, kas spēj pavilkt līdz nākamos. Un jo vairāk būs līderi tieši šajā invaliditātes jomā,
jo vairāk mums būs dažādu iespēju, kā cilvēki, no vienas puses cilvēki ar invaliditāti vairāk tiks iesaistīti, bet no otras puses arī sabiedrībā kopumā mēs atpazīsim vairākus cilvēkus, kam ir invaliditāte. Kas man ļoti svarīgi, vēl gribas pateikt, ka tajā brīdī, kad cilvēks ir līderis, te bieži jau pat nepamana arī viņa invaliditāti. Ir reizes, kad mēs redzam cilvēka spējas un nepamanām viņa invaliditāti. Protams, mēs varam skatīties vēsturē, piemēram, Homērs, kas uzrakstīja Odiseju un Iliādi, bija neredzīgs cilvēks, vai kāds par to tagad zina. Nē, nezinu un neatceras, bet arī mūsdienās ļoti daudz cilvēki, kuriem ir invaliditāte, par to nerunā, nestāsta, tādēļ, ka viņu dzīvē ir daudz citas svarīgākas lietas. Piemēram, dziedāt, būt par mākslinieku vai tam līdzīgi. Tātad ir daudz un dažādu faktoru, kas ir jāņem vērā, bet kopējais secinājums noteikti, ka sociālajie mēdī ir viens no spēcīgākajiem instrumentiem, un to mēs droši varam izmantot, lai mainītu sabiedrības uzturu par invaliditāti. Vienīgi vēl gribētu visus aicināt klausītājus, iesaistieties arī jūs. Gunta teica, ka par līderiem jākļūst. Tātad nepaliekat arī jūs malā, dalieties, atbalstiet sociālo mēdīju saturu un veiciniet iekļaujošu sabiedrības veidošanos arī jūs.